Lūk, kur mūsu skaistais grīdas panelis, nosmilšotais, nogruntētais, tiek pie jauna stūrīša, kurš bija gan korozijas skarts. Taču, kā jau teicu, šis te panelis ir tāpat krietni labāks par to, kurš bija mūsu automašīnā. Redz, kur tiek noslīpēta šuve, un šādi izskatās pēc noslīpēšanas, kas viss arī, protams, tiek sagruntēts un tā tālāk. Pie šī te grīdas paneļa pašlaik tiek metināts klāt daļa no cita paneļa, kurš pie viņa stiprinās ar punktu metinājumiem, kurš nāk no tā kā arkas daļas, iekšējās arkas. To jūs redzēsiet drīzumā. Lūk, kā izskatās šī te detaļa jau piemetināta klāt. Un tagad liekam iekšā grīdas paneli, samēram, piemēram, nogriežam lieko, piemēram, vēlreiz nogriežam, noslīpējam līdz panākam maksimālu saderību. Tad noslīpējam nost visu krāsu grunti, tajās vietās, kur tiks metināts viss klāt, lai nekas netraucē, nedūmo un tā tālāk. Īpaši kailās vietas vēl piegruntējam un tik metinam visu iekšā. Tādi kā pieķeršanas darbi pašlaik notiek, iecentrēšana, pieķeršana un tā tālāk. Panelis tiek likts iekšā kanti pret kanti. Un jau metināšanas darbi iet pilnā sparā, tiek nometināta augšējā šuve, sānšuve un viss labās puses punktu metinājumi un vidus daļas punktu metinājumi. Un tiek visur, kur kaut kādas nelielas starpiņas paliek, tās pieklapē ar āmurīti vēl, lai panāktu maksimāli pieguļošus paneļus un tik metina. Tagad viņās slīpē nost visu šuves augstākās daļas. Šādi izskatās pēc metināšanas un slīpēšanas. Šādi izskatās no otras puses mūsu grīdas panelis. Un redz, kur jau izskatās pēc pagaidu grunts uzkrāšanas. Paldies, ka skatījies šo sēriju. Skaties nākamās turpinājumā.